Akciju sabiedrība Latvijas gāze ir ierindojusies starp 3 lielākajiem nodokļu maksātājiem. Top 500 uzņēmumu vidū valsts ieņēmumu dienests atzina Latvijas gāzi kā 3. lielāko nodokļu maksātāju 2012. gadā. Akciju sabiedrība Latvijas gāze ierindojoties 3. vietā apliecina savu uzņēmuma mērķtiecīgo un stabilo darbību, kas vērsta uz uzņēmuma izaugsmi. Tas ir mūsu gods, un tas ir arī vienlaicīgi mūsu pienākums. Un mēs to darīsim arī turpmāk uz priekšu. Un galvenais, ko es gribēju pateikt par šo vakaru. Man ļoti patīk Rainis, viņam vajag ieklausīties. Un pie viņa vārdi mainamies uz augšu, tie ir ļoti svarīgi. Tie ir svarīgi ne tikai Latvijas gāzei, tie ir svarīgi visiem uzņēmējiem, tie ir svarīgi arī visai mūsu sabiedrībai. Man, ko es tā gribētu pateikt, tas man ļoti patīk. Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu neprot darīt, kas darbu kritizē, kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā. Tie ir mūsu uzņēmumi, tie ir mūsu jaunie biznesmeņi, var teikt tā. Un pamats šeit jau ir tas veiksmes stāsts, ka mums tiešām ir izcili uzņēmēji Latvijā. Un ar katru gadu mēs ejam uz augšu, mēs mainamies, mēs ar katru gadu gūstam labāks panākums. 3. vietā akciju sabiedrība Latvijas gāze. Tā kā Kotāna kungs ir pilns ar izdomu, es saprotu. Kotāna kungs, mēs katru gadu visus apsveicam. Mēs esam pelnījuši, lai mums Latvijā arī būtu sava slavas zāle. Slavas zāle, padomājiet, ir NPA Amerikā, un tur mūsu Uljana Semjonova nevis stāv, bet ir ierakstīta. Ir NHL, hokejā, slavas zāli Kanādā, kas tur ir ierakstīts zelta vortiem, Arturs Irbē. Pienācis laiks cienīt savu tautu, Kotāna kungs, un tādus cilvēks, kas te stāv katru gadu un vēsturiski viņus sakrāmēt. Jūs nav, ne? Labprāt! Pēc tauko! Slavas zāli var iztaisīt Latvijas gāzes teritorijā. Jo mums ir vēl viens gāzgolders, 2, viens ir tukšs, vienā sportzāle, otrā uz slavas zāli. Par rokām, ok, paldies. 2012. gadā uzņēmums Latvijas gāze strādāja ar vairāk kā 427 miljonu latu apgrozījumu, kas ir par 20,96% vairāk kā 2011. gadā, nodrošinot darbu 1287 cilvēkiem. Uzņēmums vienmēr ir gatavs mainīties, lai augtu. Kā atzīst Dāvja kungs, šobrīd tas ir pilnībā gatavs arī pārējai uz eiro. Mēs esam pilnīgi gatavi, jā, un jāsaka tā, tas ir ļoti liels panākums. Un personīgi tas ir ļoti liels panākums mūsu premjerministra Valdima Dobrovska panākums. Tas ir mūsu finanses ministra Vilka panākums. Tā kā, ziniet, un arī pret to jāstāsta ar izpratni un iegūmis. Mums būs milzīgs. Dabīgi mēs nejūtīsim to pirmajā gadā. Daudziem būs varbūt neliela vilšanās, bet, ziniet, to piedzīvojuši citas valsts un citādāk nevar būt. Ja jau mēs esam ar vienu kāju Eiropā, mums jābūt arī ar otru kāju pilnīgi galīgi. Tā ir ne tikai mūsu nākotne,